Čau skrējēji, es esmu Gunta, un es tevi aicinu un izaicinu 24. un 25. maijā skriet Rojā. Jā, 2 datumus, jo es tevi aicinu uz Latvijas čempionātu diennakts skrējienā. Princips vienkārši, kurš diennakts laikā noskries visvairāk kilometru, tas kļūs par Latvijas čempionu un uzvarēs. Visiem pārējiem arī būs rezultāts, kaut vai būs noskries tikai viens aplis. Aplis ir īs, nedaudz vairāk par 1 kilometru, kas nozīmē, ka skrējiena laikā nekas līdzi nav jāstiep. Katra apļa beigās ir pieejami ēdieni, dzērieni un arī personīgās mantas. Paņemiet līdzi kādus ēdienas, dzērienus, žēlējus, uzkožamos, jūs jau paši zināt, ko jums vairāk vajag. Arī kādu sedziņu madracīti, lai varētu pagulēt, jo varēs arī pagulēt un tad skriet tālāk. Varēs arī negulēt, skriet visu 24 stundas. Ja tas tev liekas kaut kas ne no šīs pasaules un pārāk nenormāli, tad arī tev ir piedāvājums skriet kādu no satelīta distancēm. 12 stundas, 8 vakarā sāk un 8 no rīta beidz. Nakts skrējiens, saule nespiedīs. Ja arī tas liekas par traku, tad vēl būs arī pieejams 6 stundu skrējiens. 9 no rīta sestdienā sāksiet un kopā ar diennakts skrējējiem beigsiet. Var garantēt, ka jūs noteikti izskatīsieties žiparīgāk nekā lielākā daļa no diennakts skrējējiem. Izklausās labi, vai ne? Labi, beidz domāt, spied pa pogām, Sportlat.lv, tur ir nolikums un reģistrēšanās. Reģistrējies, tagad domās pēc tam. Būs forši. Tā.